Tā, es dzīvoju Anglijā. Man šķiet, ka būs 12 gadi jau. Man tur jau man pēc 10 gadiem vai pēc kādiem 9 sāka jau jukt, cik es ilgi esmu. Ikdienas darbs man ir tāds ļoti tehnisks un citreiz pat ļoti vīrišķīgs. Es esmu tehnisko iekārtu un plānošanas menedžere 100 skaistumkopšanas un kurpju veikaliem pa visu Angliju un arī ieskaitot īriju. Atbildu pilnīgi par visu tehnisko iekārtojumu, kad slēdz ciet un slēdz vaļā un runāju ar darbiniekiem un runāju, ko labāk vajadzētu, kā labāk vajadzētu. Tas ļoti tehnisks un plānošanas darbs. Bet ārpus šī nopietnā un tehniskā darba es esmu tāda žiperīga un forša, un man ļoti patīk jauni izaicinājumi, jaunas lietas. Es vadu daudz pasākums, arī šo sestdienu es vadu vienu privātu pasākumu, kur gan izklaidēšu viesus, gan apgleznošu bērniem sejas. Esmu ļoti, ļoti daudzpusīga, man daudz kas patīk, daudz ceļoju, daudz braukāju apkārt, gan pa apvienoto karalisti, gan pa pasauli, daudz lasu un mācos, un šis ir tāds nākošais izaicinājums un izkāpiens ārpus manas komforta zonas un pamēģināt kaut ko jaunu. Un es vienmēr esmu lepojusies ar latviešiem visā pasaulē, kas nes to latvietību tālāk. Un, lai gan esmu piedalījusies daudzos pasākumos, es neesmu neko uz sevis nekad uzņēmusies, lai arī kaut ko atstātu un iedot to savu artavu tām diasporām Anglijā un visā pasaulē. Tā kā šī ir man tāda iespēja arī pielikt to savu mazo pirkstiņu, lai kaut ko bišķi pamainītu un varbūt kaut ko uzlabot vai vismaz uzmundrināt kādus cilvēkus sev apkārt. Tā kā paldies, Ult, un paldies Laivas komandai un visiem jums par šo brīnišķīgo iespēju. Reiz ņemam tevi komandā par šo intro vienu.